un atgriezās abi divi. Un atspēlējās. Apsēdās princis savā vagonī. Uzvilka savas parastās darba drēbes. Princis darba drēbes. Bet viņa sirds bija tik bēdīga, ka nevēlējās ne ēst, ne dzert. Vēdas mans draugs, vēdas. Visapkārt valda neviens un strīdi, karaļvalsts iet pa galam. Cilvēki ir skārbības un mīlestības. Bet ir jābūt cerībai. Saki, mans draugs, kas tā ir par slimību, kur slimo no karaļvalsts? Varbūt nemieris? Jā, laikam tev taisnība. Ar karalim runājot, kāds klauvē bija durvīm. Jā, lūdzu. Ienāk kalns, nezināms vīstokļi. Mans kungs, vai drīkstu runāt? Jā, lūdzu. No dienas zemes pie mums ir ceļā Arābijas princes un Jordānijas karalis. Ar kādu vēstu vidinām? Šeit ir rakstīts slepeni. Jordānijas princes un Arābijas karalis ir man tēva draugi. Lūdzu viņus uzņemt uz lielāko ciemu. Labi. Arābijas princes Baltasars un Jordānijas karalis Atspars ieradās pie mazā brinča ļoti slepenā vietā. Viņi sekoja zvaigznei, kas vēstīja par jaunpiedzimušo jūdu ķēdi, valknieku, kas nesīs pasaulē mīļiem. Mazais Melkjārs, uzklausot abus augstmaņus, kopā ar viņiem ielūkojās kartē un grāmatās. Lūkojās, kartē un grāmatās un kartē. Un tad devās ceļā. Viņi bija sapratuši, ka šī zvaigzne vēstīja to, ka drīz piedzims miera princis, par kuru ir rakstījuši pravieši. Zvaigznē sekojot, viņi nonāca Jeruzālē, kur valdīja Ērods. Satiekot Ērodu, austrumu gudrie zemes vīri. Kur ir jaunpiedzimušais jūdu ķēniņš, ja mēs svarīsim redzēt valsts zemēs, nāca viņu ielūgt? Ķēniņš? Kas par ķēniņu? Ķēniņš Ērods izcirtis to izmījās, un visa Jeruzāleme līdz ar viņu. Un viņš sapulcinājis visus augstos priesteros un tautas rakstu mācītājus, iztaujāja tos, kur Kristu bija jāliecinas. Un viņi tam sacīja, Jūdu Bētlemē, jo tā pravietis rakstījis. Un tu, Bētleme, Jūdu zemi, necik neesi mazākā par Jūdas pilsētā,
jo no tevis izies mākot, kas valdīs māku Izraēļa tautu. Tad Ierops slepeni pieaicinājis gudros, rūpīgi izstādīja viņus par zvaigznes laivu, kas bija parādījusies tiem. Pats sūtītams viņus uz Bēteli sacīja: Ejiet, kārtīgi izjautājiet par bērnu, kad jūs atradīsiet, ziņojiet man, lai reiz pielūgs aizgās pielūgt. Un šie uzklausījuši Eju aicināja. Varenais Dievs, mūžības tēvs, miera valdnieks.
Mazā Eleonoras sirds atkal mieru un prieku. Viņa sirdī piedzima cerība, ka arī viņa karalvalstī ienāks miers un piedošana. Bet ejot atpakaļ Austrumu gudriem, bija saņēmuši sapņu radības. Pie Heroda neatgriezties. Tie aizgāja pa citu ceļu. Tie aizgāja katrs uz savu zemi. Arī mazais princis atgriezās savā karaļvalstī un izsludināja pavēlu, lai viens valsts iedzīvotājs, liels vai mazs, varens vai liecības, bagāts vai nabaks, palūdz piedošanu vienam, ka viņu nodarījis pārāk, lai visā karaļvalstī valdītu miers cilvēku sirdīs. Visiem iedzīvotājiem kļuva zināms, ka mazais princis viņa slepeni apmeklēja savu karaļvalsti, un viņi ļoti nožēloja savu izturēšanos. Karaļvalstī sākās piedošanas un miera laiks, un turpinājās, kamēr vien valdīja mazais princis.